Man būtu tāda mērena konservatīva piezīme pēdējā, ka tiem vecajiem uzvalkamajiem pulksteņiem ir tāda laba īpašība, ka ekrāns nedziest nost. Tā. Man bija ļoti grūti sagatavot šo priekšlasījumu, es arī viņu nelasīšu, ja mēģināšu izstāstīt. Es biju sagatavojis iepriekšējā versijā, ka es tad sākšu ar to, ka es skaidroju, ka jānošķir valstiskais no individuālā, proti publiskais no privātā, jo arī to mūsdienās daudz nesaprot. Un cilvēki nonāk tajos varas amatos, un viņiem šķiet, ka viņiem ir jāaizstāv individuālais un privātais, vai arī tās viņu nelielās grupas intereses, viņi nesaprot, kas ir tas kopīgais un valstiskais. Bet tad es padomāju par to, ka pats tas mans ievads arī atspoguļo zināmu teoriju, zināmu skatījumu, no kuras es pati pakāpeniski augu ārā. Es paskaidrošu. Īstenībā tas, kas man individuāli kā Agnesei ir labais. Virspus tam līmenim, kad es cepumiņu apēdu viena pati, un es tad varbūt nevaru viņu salauzt, un tas ir tikai man tas cepumiņš. Tas labums arī ir valstiskās kopienas labums. Tas arī ir latviešu labums. Viņi saplūst kopā, viņi nav nošķirti. Nav vienā pusē tas, kas ir izdevīgs Agnesei, tur, es nezinu, gejiem, bērniem, veciem cilvēkiem. Un tad otrā pusē tas valstiskais kopējais un tas, kas ir zem karogiem. Tā nav. Un kur ir tā problēma? Kāpēc man, piemēram, ir grūti pat izstāstīt to? Es neesmu gatava šai programmai. Es esmu tikai procesā. Mēs esam apgaismības laikmeta bērni. Mēs esam piesūkušies ne tikai ar liberālismu kā ideoloģiju, par ko vairāk iepriekšējie runātāji jau minēja. Mēs esam piesūkušies ar nominālismu metafiziku, ar antireālo epistemoloģiju, ar visādām tādām lietām mēs neapzināmies to. Tas prasa, man vēl paies vairāk gadi, kamēr es sev pārprogrammēšu. Tad es varēšu jums atnākt visu norunāt. Kur ir tā problēma? Ka mēs nepareizi, manuprāt, nepareizi skatāmies uz pasauli, pēc tā apgaismības lūzuma. Un starp mums un visu esošo ir it kā neredzama siena, tā kā stīkla siena. Mēs netiekam līdz objektiem. Mums šķiet, ka mēs netiekam līdz tiem objektiem. Mēs atduramies pret to stīkla sienu un it kā viņus tur redzam, bet aizplīvurotus. Un mēs atgriežamies atpakaļ pie sevis, un tur veidojas tas subjektīvais labums. Kad mans prāts neizpilda mērķi, viņš sitās pret to sienu. Viņš atgriežas pie manis un saka, es Agnes tā domāju. Prātam nav mērķa, prāta mērķis nav gudrība. Prāts nav rīks, kas izzina pasauli. Tur ir vesela virkne, visu šo problēmu, kas rodas, kas galu galā noved pie subjektīvismu un relativismu. Un tad, kad konservatīvi domājoši cilvēki, kurus ir pārbiedējuši kaut kādu procesu, kas notiek viņu zemēs, mēģina taisīt savas partijas vai domnīcas, viņi nespēja pārprogrammēties tādā līmenī, lai viņi parādītu reālu alternatīvu, tā kā noslaukot to iepriekšējo. Un sanāk, kad, kā jau teica iepriekšējie runātāji, konservatīvisms ir palēnināts liberālisms. Ejam uz tiem pašiem mērķiem, bet lēnāk bremzējam. Konservatīvi ir arī pieņēmuši, ka cilvēka ķermenis ir kā kolonizējams resurss, bet tad viņi met rokas gaisā un saka, nē, tur dzimuma maiņa bērniem, nē, to mēs tagad bremzēsim. Bet citos jautājumos viņi sen to ir pieņēmuši, vai ne? Tā. Tas mans vispārīgais ievads. Es šovakar pateikšu tikai kādus, 4-5 punktus, kad rakstītu ideālā pasaulē tādu partijas programmu, vai domnīcas programmu, kam tur būtu, manuprāt, jābūt uzsvērtam. Pirmkārt, latvieši ir etnos, tauta ģenētiskā nozīmē. Latviešiem ir brīnišķīgi paveicies uz šīs planētas Zemes. Mūsu tas stāvoklis ir reti sastopams, ārkārtīgi vērtīgs. Šī ir mūsu zeme. Mēs viņu neesam nevienam atņēmuši.
mums nav šis samocītā situācija ar to, ka mēs kādu esam izdzinuši no šejienes. Ja? Kur es atnesu romiešu vēsturnieka Tacita, Ģermānija, komentēts izdevums, pie kur strādājuši labākie vēsturnieki. Tacits piemin aistus, te pie Baltijas jūras. Zinātnieki viensprāts tie, visdrīzāk, ir protobalti, mūsu senči. Ja? Un tas ir romiešu laikos jau, viņi ir parādīti, ka viņi ir šeit. No protobaltiem, pēc tam pārveidojoties pa baltiem, bija pazīstams 3 tādas lielas atšķirīgas grupas ar savu valodu. Senie prūši, kur vairs nav. Prūši vairāk nav, viņi asimilējās, gāja bojā. Ir palikuši tikai 2 – latvieši un lietuvieši. Mēs šeit vēl esam. Mūsu ir maz. Manuprāt, Krišjāns minēja savā uzrunā, ir vērts padomāt par latviešiem kā par cilti, un es sevi mācu tā domāt. Latvieši ir cilts, te Tacits arī saka, tā pati cilts. Mums ir cilšu virsoņi, virsaiši, atvainojiet, ja? Un mēs kaut kā organizējam to cilts darbu. Ja? Bet mūsu prioritāte ir Latvija, latvieši, etnosa izdzīvošana. Ja? Nevis tikai valoda, kuru varbūt varētu iemācīties kāds cits, ja? Bet mēs. Ir daudz cilvēku, kuriem mūsdienās joprojām ir jāskaidro, un tad es arī ļoti ātri izskaidrošu. Ja? Kāpēc, manuprāt, ir svarīgi, lai latvieši kā etnos turpina eksistēt un ir mūsu pienākums par to rūpēties. 2 atbildes. Ja? Pirmais, tas ir svarīgi mums, teiksim, man. Tas ir mans mantojums, kas nāk man no senčiem. Es esmu latviete. Otrakārt, ņemot vērā to, ka latviešu ir tik maz. Etnisko latviešu ir 1,2 miljoni Latvijā. Kopā ar palielo diasporu 1,5 miljoni, vairāk nebūs. Ja? Es nonākšu pie dzimstības jautājumu tūlīt pēc minūtes. Mūsu ir ļoti maz, mums jārūpējas par sevi, mums jāturpina pastāvēt. Kāpēc? Otrā atbild uz jautājumu. Iedomājieties, ka jūs pavisam neitrālā veidā, jūs attālināties no planētas Zemes, ja, un skatāties no kosmosa ar neitrālu skatienu, ja, redzat planētu Zemi, ja, kā viņa griežās. Kas būtu tas, kas jums liktos vērtīgs aizsargājums planētā Zemē? Un tā visdrīzāk būtu daudzveidība, vai ne? Dabas daudzveidība, ja, bioloģiskā daudzveidība, ja. Kalnu, okeānu, visu šo lietu daudzveidību. Ja? Un cita starpā, taču tautu daudzveidību, pareizi. To jūs visdrīzāk atzītu kā objektīvu vērtību. Un mēs esam tie, kuriem tas var visvairāk rūpēt. Tāpēc tā ir, mūsuprāt, mūsu pirmā rūpe. Ja rakstītu programmu, kāda būtu pirmā prioritāte, manuprāt, dzimstība. Es liktu dzimstību pat pirms drošību konkrētā nozīmē. Ja? Labi, mūsu cilts vīrus varētu apbruņot labi, ja? Bet to var salīdzinoši viegli izdarīt. Nostiprināt Latvijas robežu var izdarīt salīdzinoši viegli, bet lielā prioritāte būtu dzimstība. Latviešiem dzimst pārāk maz bērnu. Mums vajadzētu būt vismaz 2,1 bērnam uz sievieti. Ja? Pagājušā gada tie pēdējie dati, kas bija publicēti, mēs esam paslīdējuši zem 1,5, šobrīd laikam ir 1,47. Un ar katru ceturksni, kad publicē tos datus, ir aizvien sliktāk. Ir ļoti slikti. Ir slikti. Un lai tas nav nekāds attaisnojums, ka tie cilvēki, ar kuriem par to runā, viņi saka, jā, bet jūs zināt, tur Itālijā, kas vispār skaitās dziļi kristīga zeme, jā, tur viņiem cik bija, jā, 1,2, 1,23 kaut kas tāds, jā. Lai tā nav atruna. Itāļi vienkārši ir vairāk kā mūs, viņi var absorbēt vairāk, mūs jau tā ir maz. Brita autore Mērija Haringtone grāmatas Feminisms pret progresu, autore kādā intervijā saka, runājot no pilnīgi sekulāra skatu punkta, ka zemā dzimstība ir garīga problēma. Es viņai piekrītu. Iedomājieties, šī garīgā problēma skar arī daudzas Āzijas tautas šobrīd. Lai gan Āzija pēc visiem rādītājiem ir konservatīvāka sabiedrība, vairāk uz ģimeni vērsta sabiedrība, vairāk uz tradīciju vērsta sabiedrība. Ja? Un tādās vietās kā Singapūrā dzimstības indeks ir pat 1,1 vai pat zemāks.
Zemo dzimstību rada ļoti kompleksi cēloņi. Svarīgākais no tiem, turpinot Harringtons domu, ir tāds kā dzīvības spēka trūkums, pasivitāte, dzīvības kā tāda labuma noniecināšana, ja? Kas ir saistīta ar to, ko es teicu pašā sākumā, ar to metafizisko pasaules uzskatu, ja? Ka mēs, kas starp mums un pasauli ir tā kā tāda neredzama siena, tad mēs ieraujamies sevī, un radīt bērnu ir jau tā kā pārāk grūti. Ja? Mēs neredzam, mēs neizjūtam to labumu, ka turpināsies, būs mazais piedzimis. Ja? Viņš tur pēc 7 gadiem aizies skolā, un cik brīnišķīgi būs, ja vēl viens un vēl viens. Vai ne? Mēs to, tā ir garīga problēma, ideoloģiska problēma. Manuprāt, tas būtu jāizstāda Latvijas valstī kā absolūtā prioritāte. Ja? Es izlasīju vakar, pārlasīju Evikas Siliņas kundzes valdības deklarāciju, redzams, ka viņa un šī valdība absolūti to nesaprot. Viņi nesaprot, un gandrīz visas valdības pēc kārtas, ja? Viņi nesaprot negatīvās sekas, viņi nesaprot, cik tas ir bīstami, cik tas ir īpaši bīstami tādai mazai tautai kā mēs. Ja dzimstības rādītājs kritīsies vēl. Tad, ko mēs varam darīt? Ja mēs tagad saņemamies visi, ja, pārparteiskā veidā, ja, saņemam kopā visus spēkus, ko mēs varam darīt, lai mēs paceltu, 3 gadu laikā dzimstības rādītājus 2,1, ja, vai 5 gadu laikā. Dažas idejas ir, ja, ir arī publicētas tādas senajās partā cīnījās to pašu problēmu pēc kariem, ja, 4 bērnu vecāks nemaksā nevienu nodokli nekad vispār, beidzās, ja. Viņš izpildīs savu pienākumu. Izglītības sistēma ir jāreformē steidzīgi, ja, ir jābūt ģimenes mācībai, ja, ir cilvēku attiecībām ir jābūt vērstām uz dzīvības labumu. Man liekas, ka arī uzņēmumos un tādās vietās, ja, kur tiek publicēti kaut kādi, es nezinu, līdzdarbošanās dažādības veicināšanā un kaut kādi tādi sasniegumi, ja, tur tas viss jāsvītro ārā steidzīgi. Tajā vietā varētu rakstīt, ja, tik un tik mūsu darbinieki pagājušajā gadā apprecējās, tik un tik bērni piedzima, ja, katriem uzdāvinājām ratiņus. Tad var teikt, tas ir labs uzņēmums, saprot prioritātes. Un, protams, varbūt jūs varat pamācīties no manis, bet es mēģinu sevi, ne tādā ziņā, es mēģinu sevi kaut kā iemācīt sev domāt tajās kategorijās. Es, piemēram, neeju uz tādiem pasākumiem, kur es zinu, ka cilvēkiem ir maz bērnu. Ir tādi liberālie pasākumi, kur ir, es esmu rēķinājusi galvā dzimstības rādītājs, kāds 0,3, 0,4. Ja? Un cilvēkiem ir 40 gadi un vairāk. Ja? Viņiem liekas, ka viņi ļoti daudz devuši sabiedrībā ar kaut kādu savu, es nezinu, filozofiju vai kaut ko. Ja? Tikai bērns nav neviens piedzimis, vai ne? Tā. Tas bija mans 2. punkts. 3. punkts. Dabīgais likums, kopīgais labums. Kad Egils Levita kungs kļuva par prezidentu, viņš vienā no savām runām teica, ka viņš izmantos savu prezidentūras laiku, lai skaidrotu kopīgo labumu Latvijai, ja, latviešu tautai. Man šķiet, ka viņš īsti to nedarīja, vai arī es to kaut kā neievēroju. Ja. Tas kopīgais labums paliek tāds kā neizskaidrots. Tā saistība ar dabīgo likumu arī paliek tā kā neizskaidrota. Ja. Kopīgais labums ir nevis kopienas labums, tā kā Latvijas labums, jā, atšķirīgs no, teiksim, manējā vai jūsu, bet tas ir labums, kas ir kopīgs cilvēkiem, tāpēc, ka viņi ir cilvēki. Ja, tas ir dabīgais likums, kas nosaka to kopīgo labumu, kāds viņš ir. Tad, kad tiek runāts par dabīgo likumu, ko daudz mēs esam pieminējuši arī visu to ģimenes jautājumu kontekstā, jā, nav runa ne par dabīgo stāvokli kaut kādā pirmsvalstiskā pagātnē, ne par sabiedrisko vienošanos, ne arī kaut kādu džungļu likumu, kur uzvar spēcīgākais. Dabīgais likums ir saprāta likums. Saprāta piemitība vislabāk definē cilvēku. Saprāta lietojums tieši viņu padara par cilvēku pretstatā, es nezinu, šimpanzēm, ja, vai citiem dzīvniekiem.
Tātad attīstot šo domu ir iespējams tā ļoti spēcīgi noraidīt to pasaules skatījumu, no kuras mēģinu sevi izaudzināt, kad ir fakti vienā pusē, vērtības otrā. Šeit ir tā, kā ir, te ir tā, kā jābūt. Un tu pa vidu tev ir tā stikla siena, tu netiec pie viņas. Tas viss jānoraida. Ja nopietni strādāt ar programmu, tur vajadzētu tēžu veidā visu šito noraidīt, savienot to visu kopā. Piemēram, kāds ir likuma mērķis valstī? Varētu uzklausīt, kāda ir versijas, kāda ir pareizā versija. Likuma mērķis padarīt cilvēkus krietnus. Likuma mērķis ir veicināt likumu, nevis brīvību, nevis atbrīvošanos no likuma, vai ne? Kas ir sociālais progress, ja jūs mani jautājat? Sociālais progress ir atkarīgs no grūtās cīņas kļūt par cilvēku, kas notiek un atkārtojas katra cilvēka dzīvē. Nevis no sociālo normu un morālo ierobežojumu atcelšanas sabiedrībā. Es gribu īsi pateikt dažus vārdus arī par morālo realismu. Tad konservatīvai partijai vajadzētu to aizstāvēt visiem spēkiem. Ja runa par absolūtām morālām normām, kas ir radikāls un nemainīgas, viņas vienmēr tādas ir bijušas. Un nevajag teikt, ka viņas ir tradicionāls vai senās, vai Latvijas brīvvalsts laika vai kaut kāds tāds. Tas arī nepareizi. Droši vien kāds man prasīs kādu piemēru. Es redzu. Latvijā ir 2600 mākslīgo abortu gadā. Ko jūs par to domājat? Man pēc 2 nedēļām iznāks grāmata, un tur es daudz par to rakstu. Bet, principā ir tā, ka mākslīgo abortus nevar aizstāvēt praktiski nevienā ētiskā sistēmā. Nekas nesanāk tur. Tas maziņais ir viennozīmīgi dzīvs, viennozīmīgi indivīds un viennozīmīgi cilvēks. Mākslīgos abortus nevar aizstāvēt ne caur zelta likumu, ne dabīgajās tiesībās balstītās normas, ne Kanta kategoriskais imperatīvs, ne kristīgā ētika, kas balstās dekologā un atklāsmē, ne arī sekulārais tomisms, ko izstrādāja 20. gadsimtā. Kas saka tieši to pašu. Dzīvība ir viens no pamatlabumiem. Jebkāds tīšs uzbrukums dzīvības labumam vispārīgi vai konkrētā individā ir morāls pārkāpums. To nedrīkst darīt. Mans pēdējais punkts. Ja rakstītu konservatīvas partijas programmu, cilts virsaiši, kas pieņemsim tad kādu brīdi būtu pie varas, ir viena lieta, ko viņi nedrīkst darīt. Viņi nedrīkst stāvēt ceļā patiesai reliģijai. To es gribētu uzsvērt un īsi paskaidrot. Ar patiesu reliģiju es nedomāju konfesionāli šeit. Es drīzāk domāju, ka totalitārisms, ko ir piedzīvojuši 20. gadsimts, gan labējais, gan kreisais, atkarībā no vietas. Totalitārisms tā sakne, tas ļaunums, kas no viņa nāk, ir tajā, ka viņš redz cilvēkus kā veseluma daļas un lieto viņus kā līdzekļus kādam nākotnes projektam vai varbūt utopijai. Tas arī noteikts domāšanas veids, kas izriet no noteiktas metafizikas. Un viņš atšķeļ nost cilvēku augstāko mērķi un izmet tā kā ārā. Valsts darbība nevar būt vērsta uz to, ka cilvēki ir, nekad, valstiskās kopienas darbība nevar būt vērsta uz to, ka cilvēki ir tā kā līdzekļi, tikai tā sasniegšanai. Tā nevajag domāt, vajag ļoti uzmanīties, lai tā nedomātu. Mēs pat varam spērt soli tālāk un teikt, vai augstākais mērķis katram cilvēkam kā individam ir Latvija, brīva Latvija, latviešu kopiena, latviskums, vairāk latviskumi. Nē, arī tā nav. Ir vēl sarežģītāk. Augstākais mērķis ir transcendentāls katram cilvēkam. Agrāk teica, augstākais mērķis ir Dievs. Es arī tā teiktu, bet būtu jāpaskaidro, kā to domā. Dievu būtības vērošana. Cilvēka dvēsele ar ļoti lielu drošticamību ir nemirstīga un pārdzīvos mūsu nāvi. Es to nelikšu. Un visi cilvēki to zina, ka tā ir. Visi to zina. Veci, jauni. Tāpēc valstsvīri un cilts virsaiši, vai augstākās amatpersonas, viņi nav bikstēvi, viņi nav pravieši, viņi arī nav garīgie skolotāji. Reliģijai ir jāpilda tā vieta, un viņi atrodas tur blakus. Un to vietu nedrīkst aizņemt.
gribēju pašā beigās īsi ilustrēt, ko es domāju ar to, ka visi cilvēki to zina. Es pirms aptuveni kādiem 2 gadiem biju bērēs, kur nomira kāds vīrietis, kurš bija bijis ļoti slims. Un tās bija tā dēvētās sekulārās bēres ar izvadītāju, bet bez mācītāja. Ja, jo tad viņš laikam nebija to gribējis, vai ģimene to negribēja. Vai kā. Un tad bija iespēja tā klausīties un kritiski izvērtēt tās bēru runas, ja, kā tā izvadīšana notiek. Un es teiktu, ka tas ir diezgan briesmīgi. Ne tikai tas, ka tas ir nepilnīgi vai aplām, bet tas ir diezgan briesmīgi. Ja? Cilvēks ir nomiris. Ja jūs, piemēram, jums nav tā reliģiskā teksta, ja, kas rāda to transcendentālo pasauli, piemēram, Jāņa evaņģēlijs, visu laiku ietekmīgākais pasaules teksts, brīnišķīgs teksts, pat ārpus tam, vai jūs tam ticat vai nē, ja, kas dod kaut ko vairāk, pasaka kaut ko vairāk par to cilvēku, kas ir nomiris. Ja jums tā visa nav, ko jūs teiktu, ja ir nomiris Latvijas patriots, ko jūs teiksiet viņa bērēs? Ļoti žēl, ka viena latvieša ir mazāk. Jā, bet ar to nepietiek, vai ne? Ļoti žēl, ka tur tiem bērniem, tiem dēliem nav vairāk tēta. Jā, ir žēl, jā. Bet arī ar to nepietiek, vai ne? Tad es dzirdēju, ka teica, ka viņu apglabās zem ozola, ja, un tad tas ozols sāks zaļot. Jā, visdrīzāk vairāk zaļot un dot zīles. Jā, visdrīzāk arī tā, bet arī ar to nepietiek, jo cilvēks nav tā kā mēslojums tai dabai pareizi. Ja? Un tāpēc es saku, visi cilvēki to zina, kad mērķis ir kaut kur vairāk, viņš ir tālāk. Ja? Tas nav gals, ja? Tās nav beigas. Jā, tās nav beigas. Tā arī ierakstīt konservatīvo programmā. Paldies! Liels paldies, Agnes. Es priecājos, ka es tevi pazīstu, priecājos, ka varēju šo visu dzirdēt. Man ir viens vārds, kas laužās ārā, tas ir cik veselīgi, cik tas ir veselīgi viss.